Tā, čau, man mīļie skatītāji, mums šodien būs neparastāks video. Es šodien vairāk būšu jūsu austiņās nekā jums priekšā, bet mums vienalga būs forši detailing video. Es īsti pastāstīšu, ko mēs darām un kā tas viss notiksies un kāpēc mēs tā darām. Būs tāds vairāk voiceover tipa video. Kā vienmēr mēs sākam mūsu mīļo detailing ar kārtīgu riepu un disku izmazgāšanu. Mēs atbrīvojamies no visiem bremžputekļiem, nomazgājam arī kārtīgi riepu aiz diska, viss kā pienākās. Vispār mēs izmantojam arī speciāli ķīmiju priekš riepām. Viņa ir uz skābes bāzes, viņa to riepu palīdz kārtīgāk atmazgāt un viņa padara viņu tādu foršu tumšāku. Neskaitot to, ka mēs vienalga viņu pēc tam apstrādājam. Pēc riepu nomazgāšana mēs, protams, ka nomazgājam visu virsbūvu, bet to mēs nenofilmējām, tāpēc mēs rādīsim jums, kā mēs ķeramies klāt pie motortelpām. Sākam ar to, kad atmazgājam pamat virsums no smiltīm, kā jau visās motortelpās, kuras nav aiztikts, tad ir diezgan netīrs. Tad, kad mēs esam visu foršu nomazgājuši, atmazgājuši un motortelpi tīri, mēs dodamies pie apstrādāšanas. Sanāk, ka mēs apstrādājam visas plasmas detaļas, gumijas, tad tas palīdzēs tai motortelpai ilgāk palikt tīrai. Viņa arī izskatīsies labāk, jo visi tie plasmas būs tādi tumšāki un gumijas arī un visi motortelpi vienkārši iztīsies labāk nekā jauni. Reku mums ir arī ļoti smuka salīdzinājuma video, kā bija sākumā un kā ir pēc tam. Varam redzēt, ka ir diezgan nopietnas izmaiņas tajā motortelpā, tāpēc man ļoti patīk motortelpas, jo tur vienmēr ir ļoti liels izmaiņas. Tā, šeit mēs ķeramies klāt pie virsbūvītes. Es jums te forši visu nofilmēju, kā sākumā ir saskrāpēts, un tagad es sāku ar padziļināto pulēšanu kapotā. Mēs izmantojam rotoru mašīnīti un vilnas aplīti. Tas mums palīdz maksimāli daudz nogriezt laku un dabūt vislabāko rezultātu. Vispār rotoru mašīnītes viņas ir tā kā visbīstamākās, ja jūs sākat tikko pulēt, es jums viņu neiesaku, bet ar viņu var sasniegt vislabāko rezultātu. Šeit es jums rādu uz defektu lakā. Visdrīzāk, ka tas ir bijis kaut kāda fekālija no putna, kas ir vairākas dienas stāvējusi, viņi ir sēdus laku. Un mēs šeit sākam ar to, kad paimam smilšpapīru, noslīpējam to defektu vietu, lai novāktu to nesmuko defektu. Nevienmēr sanāk tās fekālijas izslīpēt ārā, tāpēc, ka tas ir atkarīgs no tā, cik ilgi jūs esat viņu turējuši uz auto virsbūves. Ja jūs, piemēram, viņu turat vairāk kā, piemēram, diennakti, jau tur iet nedēļu vai divas, viņi dažreiz līdz tam pašai krāsai metālam vienkārši sēd visu to laku, un tad, diemžēl, nevienmēr visu var izpulēt. Tā kā, ja jūs redzat, ka jums uz virsbūves ir fekālija, vēlams noņemt viņu uzreiz. Tā kā, es godīgi pateikšu, labāk ir saskrāpēt virsbūvu nekā atstāt to fekāliju, jo skrāpējums var izpulēt, bet ja tā fekālija jums tur sēd lakt, nu tad ir neforša situācija. Šeit mums ir atkal salīdzinājumiņi, kāds bagans bija pirms tam nesmuks, un tagad viņš ir vienkārši perfekts. Šeit arī parāda to, ka defekta vieta ir vispār minimāli redzama. To, ko es jums pirms tam minēju, to, kad nevienmēr sanāk viņas pilnībā izpulēt. Šeit es viņu vienkārši paslēpu apmēram uz kaut kādiem 80%. Tikai, ja tu zini, kur tas ir, tu viņu redzēsi. Tā kā es jums tur ap pirkstiem baks, tāpēc jūs redzat, bet tā jūs vispār nepamanīt, ja es jums atdotu visu mašīnu, viņu vienkārši spīd tā kā dimants.
Šeit es jums rādu, cik veikli es spēju kustēties pa virsbūvu ar mašīnīti, lai jūs saprotat to, ka no šitas čals točmāk pulēt. Iekavās es pulēju jau kaut kādus 7 gadus. Šeit varam redzēt, ka spogulis tiek pilnīgi katra kantīte, pilnīgi, pastieties pat no iekšas, saprotiet, neviens cits tā nedara. Pilnīgi katra kantīte, pievērsiet uzmanību, šitas čals, viņš kas tur pulē, viņš neko nelaiž garām, viņš pilnīgi pa visu padomā. Ja kas tad šeit vēl ies smalkā pasta, es redzu, kad uz tā video var redzēt, kad ir mazi iegriezumi, bet pēc smalkās pastas viņi pazudīs. Es atceros, kad es to filmēju pirms smalkās pastas. Tas tā, ja kāds ir tik acīgs, cik es. Mums ir arī pliks robčiks uz Mercedes spārna. Tā, kur ir mums tās lukturs tāds bišķi matēts, kur uz video redzēt, ka viņš tagad ir pilnīgi caurspīdīgs smuks. Šeit uz tās Toyotas vispār tur bija tāds čakars, tur kādi 5 leņķi dažādi, ja jūs ieskatāties. Un lai tur viss izpulētu, tur nācās normāli pacīnīties. Ja jūs pamanījāt, tad Mersi pulē, Robs, kam ir mati. Mers pulē, Robs, kam nav mati, un Toyota pulē, Robs ar matiem. Tā kā jā, mums ir 2 Robi, abi ļoti pieredzējuši pulēšanā. Tagad mēs ķeramies klāt salonam. Protams, ka mēs sākam ar to, kad viss liepais pludmale, kas ir sakrājusies jums mašīnā, mēs kārtīgi izsūcam. Pēc tam, kad visi esam izsūkuši, tad mēs ķeramies klāt pie mazgāšanas. Kad mēs esam visu forši izmazgājuši ar ķīmijām, kārtīgi katru stūrīt, tad mēs visu apstrādājam. Varam redzēt, kad Mersim bija ādas salons, šeit Toyotai bija auduma. Ar auduma salonu nācās pacīnīties, jo šoferi un pasažieru beņas bija ļoti pleķaini. Mēs tur visu kārtīgi izmazgājām ar ķīmijām un pēc tam vēl izsūcām viņas visas ārā, tā lai toči labi. Tā, kur mums ir svaigi apšūta stūre. Es pirms tam nenokomentēju, nenofilmēju, sorry par to. Bet mūsu mīļam klientam bija šeit izdils caurums, jo viņš gribēja to stūri notīrīt, bet nevis ar speciālu kāds tīrītāju, kā pienākās, bet ar tādu, teiksim, strojks variantu un tādu bišķi šrupjāku. Un tad viņš vienkārši mazgāja to stūri, nobērz visu materiālu nost un izskatījās ļoti nelabi. Tagad vismaz izstāsta tā kā jauna. Tas ir čotki, tūlītās liksim apakaļ stūri. Tā, kur mēs varam redzēt, kā robčiks ar matiem uzstāda stūri. Ja kas, tad man ir 4 gadu autoelektriķa izglītība. Šeit to varam pamanīt, kā viss tiek savienots, ieskrūvēts. Tā, draugi, mēs jau esam nopulējuši lielāko daļu, un tagad mēs jau uzklājam primeru. Primeru uzklāt palīdz man Sandis.
kāpēc tas primers ir vispār vajadzīgs? Viņš nodrošina labāku savienojumu virsbūvei ar keramiku. Sanāk, ka keramika labāk var iesties jūsu lakā, dēļ tā primera tas solis, ja godīgi, ļoti svarīgs. Daudz detailēri to tā kā nedara, bet es mēģinu maksimāli dot garantiju tam, ka tā keramika gadu turēsies. Tā, čau, draugi, ir jauna diena. Mēs vakar pārskrējām visai mašīnai pār primerīti. Šodien viņi pilnībā sagatavot priekš tā, lai mēs varētu uzklāt viņai keramiku. Šodien mēs jau viņai izpulējām ailes, uzlikām uz stikliem nano pārklājumu, lai lietutiņš bēg projām. Un tagad mēs viņam liksim virsū foršo keramiku, un tad jau tikai rītā mēs viņu varēsim atdot klientam. Pilnīgi perfekts kustības, uzklājot keramiku. Šitas puisis, man liekas, riktīgi labi klāja keramiku. Es nezinu, es skatos uz tām kustībām un izstāstu, ka viņš reāli to vairākus gadus dara un ka viņš saprot, kā tas jādara. Es tagad nevaru saprast, kurš puisis labāk to dara. Puisis bez matiem vai puisis ar matiem? Kā jums liekas, rakstā komentāros. Ja kas, tad jūs nebrīnāties, ka es kaut kādu struntu runāju šajā voiceover tipu video. Es vēl trenējos, šī ir pirmā reize, kad es tā komentēju video. Mīļie skatītāji, kāpēc es jums iesaku likt, piemēram, to keramiku, nevis vasku? Daudz cilvēku saka, ka viņam tās keramikas nemaz īsti nepatīk, bet vispār tā situācija tāda, ka tas vasks, viņš ir virspusējs. Tas ir virspusējs slānis uz jūsu virsbūves, un viņš apmēram turēsies kaut kādus 3 mēnešus tikai. Ar keramiku ir tā, ka tas ir nevis virspusējs slānis, bet viņš ieādās jūsu lakā, un viņš liek viņai strādāt savādāk. Rodās tas hidrofobs, viņš viņu nedaudz vairāk aizsargā, un tas turās daudz ilgāk par 3 mēnešiem. Keramika, ko es klāju, viņa, man liekas, turās līdz 36 mēnešiem, ja pareizi visu lieto. Bet es jums neteikšu, ka jums turās keramika 3 gadus, jo es pats, ja godīgi tajā neticu, zinot, kāds mums Latvijā ir moiks, tas nemaz fiziski nav iespējams, jo Latvijā moiks ļoti spēcīgas ķīmijas atšķaida. Tāpēc, ja jums stāv virsū uz auto keramika, jums jāliek to tikai ūdens un šampūns, nekas vairāk. Kamēr mums te keramika iesūcās un žūs, mēs varam paskatīties, ko dara šitas kungs. Kungs, ko jūs darat? Ямки делаю. Bedrītes tās būtu tiešais tulkojums, bet mēs to nosauksim par buktītēm. Nu, parādi, kā tu dari. Normāli parādi. Šitādi instrumenti kasti ir. Tā, tagad mēs uzklāsim uz logiem nanošķidrumu. Kroči, mēs vienmēr esam klājuši nanošķidrumu, bet tagad mums ir vēl krūtāks, vēl biezāks. Un vienkārši gribēju pateikt, ka tagad ir krūtāks nanošķidrums. Būtu jau forši, ja es varētu paņemt to mašīnu, izbraukt un parādīt piemēru, bet es ar klientu mašīnām nebraucu, tā kā jums vienkārši man jāuzticās. Vakar uzlikām keramiku, mēs šodien spīd vienkārši nereāli. Tagad mēs piesmērēsim viņam defektu vietas, kur ir nosist krāsa. Es jums parādīšu labu piemēru. Šitādi te ielidoja akmens un nesmuki izstāsts. Mēs uztaisījām mašīnas krāsu un piesmērēsim. Un tās ir tādas mazās lietiņas, kas ir jāizdara, lai ir perfekts rezultāts. Un tagad mums būs finish rezultāts. Kas pa mašīnu, cik dziļa laka, kas pa spīdumu, plasmas ir tumši. Oh my god. Man patīk šie voiceover video, var normāli parunāt skatītājiem. Es ceru, ka Kristiāna ieliks lielāko daļu, ko es teicu. Jo viņa, man liekas, neieliks. Es vispār skatītāji daudz jums runāju, bet tur ļoti tāda. Viss tas, ko es pasaku, iet ļoti tādai sīvai pārbaudēji cauri, tāpēc daudz netiek, kas ielikts.
Nu, tīri tie saloni, rītīgi tīri. Man pašam prieks skatīties. Es bišķi sūdīgi nofilmēju, bet jūs saprotiet, es tur darbā visu laiku steidzos, man laika vajag kaut ko izdarīt, un tāpēc arī nav vienmēr viss labi nofilmēts. Paldies, liels draugi, ka noskatījāties šito foršo detailing video. Es ceru, ka es jūs šausmīgi nekaitināju saviem stulbajiem komentāriem. Es vēl trenējos voiceover taisīt, tā kā rakst komentārā, vai tev patīk voiceovers vai nepatīk. Un jums bija Roberts, abonē kanālu un tiekamies jau nākamajā video. Čau!